šodien pavadīšu uz ļoti īpašu vietu. Pieļauju, ka reiz nokļūstot šajā vietā, jūs vairs nekad neaizmirsīsiet ceļu uz turieni, vai, ja paveiksies, paliksiet tur un dzīvosiet šajā stāvoklī pastāvīgi. Es jūs aicinu atrast iespēju atbrīvoties, ļaut ķermenim kļūt patīkami smagam, drošam, siltam. Mēs lēnām garā padziļināsimies caur pēdām uz leju zemē tiecas saknes, kas ļaus saglabāt sazemējumu, mieru, drošību. Un ar augšu esam savienoti ar sudrabotu pavadienu. Caur šo pavadienu ir iespējams nokļūt visur, kur vien ienāks prātā, un pat tur, kur prāts nespēj kaut ko aptvert. Ļaujiet atslābināties apakšstilbiem un augšstilbiem. Ļaujiet palikt maigam un brīvam vēderam. Atbrīvojas arī mugurkauls, lāpstiņas, pleci. Sajūtiet brīvību arī elkoņos un plaukstās, un lēnā garā siltums un brīvība ienāk arī skaustā pakausī, pierē, vaigu kaulos un žoklī. Jā. Ļaujiet, lai apkārtējās skaņas, notikumi paliek kā aiz plīvura, jo šajā brīdī mēs dosimies kādā īpašā praksē, lai vispirms paplašinātos un sajūtiet sevi savā sirdcentrā, kurā ir nekas cits kā tīra gaisma. Ļaujiet sev sirdcentrā ieiet bez īpašām gaidām, ļaujiet tur atrasties caur vērotāju pozīciju, un kādā brīdī sirdscentrs sāk paplašināties. No sirds sāk plūst arvien vairāk gaismas, jūsu biolauks sāk plašināties un jau piepilda visu istabu. Pēc brīža jūsu paplašinājums jau iziet ārpus istabas robežām un piepilda jau visu māju kopā ar jumtu, kopā ar pagrabu. Un kādā brīdī jūs uzdrīkstaties paplašināties vēl vairāk, ļaujot savu laukam un gaismai, kas plūst no sirds centra, piepildīt visu ielu vai visu pagastu, kurā jūs atrodaties. Pēc brīža paplašinājums vairs nav valdāms, tas gluži kā okeāns piepilda visu pilsētu vai visu novadu. Jūs ar savu balto, tīro gaismu noklājat visu šo teritoriju. Jā, un mēs turpinām plašināties, līdz paplašinājums jau nosec visu valsti. Mēģiniet to aptvert, mēģiniet to sajust, taču paplašinājums nebeidzas. Gluži kā bezgalības zīme, tas plašās tālāk un jau piepilda visu kontinentu, kurā jūs atrodaties.
visas apkārtējās valstis, un pēc kāda brītiņa jūs uzdrīkstaties paplašinājumam, plēsties vēl tālāk, pāri okeāniem, pāri salām, pāri citām cietajām zemēm, līdz kādā brīdī jūsu sirds lauks ir aptvēris visu planētu Zeme. Un pēc brīža kustība uzņem vēl lielākus apgriezienus, jūs turpināt plašināties, līdz jums izdodas paplašināties pa visu Saules sistēmu. Ļoti labi. Sajūtiet, kā tas ir būt tik lielam, tik visaptverošam, un paplašinājums turpinās, varētu būt mazliet grūtāk nekā iepriekš, un ja izdodas noturēt fokusu, es jūs aicinu plēsties vēl vairāk, nosedzot mūsu galaktiku. Jā, ļoti labs, tīrs, bezgalīgs paplašinājums, kas turpinās vēl tālāk, pieķerot klāt arī viena ceļu, pieķerot klāt citus zvaigznājus, citas galaktikas. Sajūtiet, kā tas ir būt visur vienlaikus. Es esmu šeit, un es esmu visur. Un ja kādam šobrīd ir sajūta, ka tas ir iespējams, un ir iespēja noturēt savu fokusu, ejiet ārpus visām zināmajām galaktikām un nonāciet bezgalīgajā kosmosa telpā, kas vēl nav izpētīta. Jūtu mūsos ne tikai paplašinājumu, bet arī paaugstinājumu. Jūtu, kā sāk darboties augšējie mugurkaula skriemeļi, kā pieslēdzas pakauša atmiņa, un kopīgi šajā laukā mēs katrs, un tu personīgi vari sajusties bezgalīgi liels un visaptverošs. Tagad lēnītēm atgriežamies atpakaļ uz punktu, kur atrodas jūsu ķermenis. Atpakaļ gaitā dodamies un atklāsim uz planētas Zeme, uz konkrētā kontinenta, tad arī valstī un visbeidzot pilsētā vai pagastā un savā mājā. Un es esmu droša, ka šobrīd tavs lauks ir paplašinājies un aizņem vismaz visu istabu. Un tieši tādā stāvoklī ir iespējams pavērt priekškaru uz īstu brīnumu pasauli. Jā, ļoti labi. Es tevi aicinu ieraudzīt kādu brīnumainu ceļu, ceļmalas nobērts ar krāsainiem dārgakmeņiem un kristāliem, un te pa šo ceļu skaidri apzinādamās, ka priekšā ir gaidāms kaut kas ļoti, ļoti sevišķs. Tā tas ir. Tu ieraugi kādus lielus, milzīgus vārtus,
Un ienākot pa šiem vārtiem, tu beidzot uzzināsi, kā tas ir. Varbūt tu redzi uz vārtiem kādu uzrakstu, varbūt tu redzi kādus zīmīgus elementus, simbolus. Varbūt ir kādi cipari, kas šobrīd rādās. Taču svarīgākais ir tas, ka šie ir uzticēšanās vārdi vai paļāvības vārdi, pa kuriem ienākot, tu nonāc totālā uzticēšanās laukā. Nonākot šeit iekšā, ienākot pa šiem vārtiem iekšā, tu skaidri jūti, ka šeit uzticēties, paļauties, ticēt ir ļoti viegli. Tā ir 100% totāla uzticēšanās, kur katrs, kurš šobrīd iet cauri šai praksē, var beidzot uzķert lielo brīnumu. Kā tas ir būt par savas dzīves radītāju? Kā tas ir mainīt realitātes zārus, realitātes slāņus? Un kā tas ir beidzot uzburt tās situācijas un tos stāvokļus, kuri tev ir vēlami? Ieraugi šo telpu, šo lauku, kas atrodas aiz vārtiem, un tu sajutīsi, ka šis lauks ir ļoti tīrs, patiess. Tas ir gaismas pieliets, taču gaisma ir patīkami pieklusināta. Un šajā laukā tev vairs nav šaubu, tev vairs nav tā saucamais racionālais prāts, kas mēģina visu izķirzāt, analizēt, censties apšaubīt, noraidīt, kritizēt. Šajā laukā būt iekšējās paļaušanās stāvoklī ir pavisam dabiski. Gluži kā elpot, gluži kā smaidīt. Ieelpo paļāvību, ieelpo uzticēšanos un zini, ka tieši šeit, šajā vietā, jau no šī brīža tu kļūsti par savas dzīves pavēlnieci, par savas dzīves lielo brīnumdari, magu. Sauc to jebkādos vārdos, bet svarīgākais, kas tev ir jāsaprot, ka no šī brīža notiek tavas sistēmas pārstruktūrēšanās, tavas sistēmas apziņas celšana un paplašināšana, lai turpmāk savu dzīvi veidotu apzināti, lai turpmāk savu dzīvi virpinātu gluži kā krelles. Izmantojot tikai tādas pērlītes un tādas krāsas, kādas tev patīk un kādas tev der attiecīgajam brīdim. Un tagad iztēlojies sevi stāvam šī paļāvības lauka vidū, kā cilvēka fantomu, kuram apkārt ir arī smalkie ķermeņi, vesela energosistēma, kas ir nonākuši šeit ar mērķi piedzīvot totālu pārstruktūrēšanos. Ieraugi sevi no malas, gluži kā mirdzošu hologramu. Un šī holograma sastāv no miljoniem mazu daļiņu. Tās ir kvantu daļiņas, tādi kā pikselīši, tādi kā krāsaini punktiņi, kas visi kopā veido vienotu cilvēka sistēmu, taču dzīvo arī katrs pats par sevi. Un es aicinu tevi šobrīd
uzdrīkstēties šo hologrammu pilnībā izjaukt un ļaut visām mazajām kvantu daļiņām izplūst. Ieraugi, kā tas ir, kad tu sastāvi no daudz sīkām daļiņām, kas spēj pastāvēt katra par sevi. Un šādā izjauktā stāvoklī es tevi aicinu pasaukt palīgā augstākos spēkus, savus garīgos skolotājus vai kuratorus, lai ar baltu, tīru, absolūtās mīlestības strūklu izmazgātu, iztīrītu visas šīs daļiņas, ja gadījumā kādai no tām ir pielipusi kāda mentāla programma, kāds ierobežojums, kāds stereotips, kāds smags priekšstats, jebkas, kas tevi šajā dzīvē limitē vai stopē, vai liek justies nevērtīgai. Visas šīs sīkās daļiņas, kā mazas pērlītes, šobrīd tiek iztīrīts ar šo spēcīgo strūklu, mazgājoties un plunčājoties šajā gaismas peldē. Ja tev tā ir vieglāk, var iztēloties, ka tie ir mazmazītiņi Lego klucīši, krāsaini un mirdzoši. To ir tik daudz, un šobrīd tie katrs pats par sevi neveido kopainu, taču tu zini, ka katrā no tām ir kāds svarīgs posms. Un tagad no visa šī tu vari radīt to, ko tu vēlies. Sajūti, kā tas ir vērsties pie visuma ar ļoti vienkāršu jautājumu: kā var būt vēl labāk? Vai kā var būt vēl interesantāk? Vai kā var būt varenāk? Vai kā var būt iespaidīgāk? Vai kā var būt neparastāk? Tavs prāts pat iedomāties nevar, kā var raisīties situācijas, kā var mainīties apstākļi, kā var salikties apstākļi tādā veidā, ka viss, kas tev ir vajadzīgs, atrisinās viegli, patīkami. Ļauj sev ieraudzīt, ka šajā vietā tu esi tā, kas izvēlās, ko no šiem mazajiem klucīšiem uzradīt, kādas situācijas sev pievilkt, kādus cilvēkus, kādas iespējas. Iztēlojies sevi milzīgā, skaistā ezerā, kurš ir mēness gaismas apspīdēts. Tu sēdi vienā no laiviņām un ar maigumu sirdī klausies nakts sonāti. Tu vērā, kā mēnesis apspīd laivas, kā mēnesis celiņš izkrāšņo ezera virsmu. Un tu redzi, ka šajā ezerā vēl ir tūkstošiem laiviņu. Katrā no tām tu vari jebkurā brīdī nokļūt. Kas dara vienam, nedara otram, kas dara tev, nedara citam. Un tieši tāpēc mēs varam izdzīvot dažādas iespējas, izvēloties to, ko gribās tieši mums. Bezgalīgais kvantu lauks, kurā ir iespējams pat tādas kombinācijas, kuras tavs prāts nemaz nevar iedomāties. Un es tevi aicinu nedomāt par tehnisko pusi. Kā tas tiks izdarīts? Kā to dabūt gatavu? Kur es dabūšu naudu? Vai kurš man palīdzēs? Vai kā es tur nonākšu? Par to tev šobrīd nav jādomā. Ir ļoti svarīgi vienkārši zināt, ko tu gribi, un jau tagad sajust, kā tas ir. Šeit un tagad, netērējot
savu enerģiju nākotnē, neieguldot savā sapnī milzīgu enerģijas rezervi. Es aicinu tevi jau šobrīd sajust, kā tas ir nonākt tajā realitātē, kas tev ir harmoniska, patīkama, dziedinoša, mierinoša. Ieelpo šo milzīgo iespēju lauku, kurā ir iespējams viss un pat vēl vairāk. Sajūti, kā tas ir, atrasties šeit un izvēlēties. Pavisam vienkārši, gluži tāpat kā izvēlēties žurnālu kioskā, gluži tāpat kā izvēlēties skaistāko odziņu bļodā. Turpmāk tu izvēlies, kā dzīvot. Un tie nav apstākļi, kas tevi iegrūž. Tā esi tu, kas ļoti viegli, virtuozi izvēlās konkrēto ainiņu, ko izdzīvot. Un tagad, kad tavas mazās daļiņas ir attīrītas, atbrīvotas no neticības valgiem, no visiem ierobežojumiem, kas nāk no vecākiem, skolas, sabiedrības. Tās tīras un mirdzošas saliekas atpakaļ kopā atjauninātā hologramā, kura turpmāk ļaus izdzīvot tikai to, kas der tev. Sajūti, kā tas ir. Es sevi radu, es radu savu dzīvi, es radu savu labklājības plūsmu, es radu savas attiecības, es radu savu piederīgos, es radu visu, jo es esmu daļa no radītāja, un radītājs ir daļa no manis. Ļauj, lai ķermenis iegaumē šo sajūtu. Šajā sajūtā ir vieglums, atslābums, totāla uzticēšanās un dziļa, fundamentāla pārliecība, ka es esmu tā vērta. Katrs mans atoms ir tā vērts. Un es, kā dvēselīte, esmu nākusi, lai savu radītājs potenciāli izdzīvot pilnībā, lai sevi izpaustu, lai vērotu, lai pieņemtu. Es atveros iespējām, kā vēl varētu būt priekš manis. Kā vēl varētu būt priekš manis? Tu pat iedomāties nevari, cik daudz patīkamu, aizraujošu, neticamu notikumu visums tev ir noglabājis.